Valdzinošā sievišķība. Ievads. Būt mīlētai un lolotai laulības dzīvē ir sievietes visdziļākā vēlēšanās. Šī grāmata ir uzrakstīta, lai atjaunotu tavas cerības par šīm alkām, kā arī lai ieteiktu tev principus, kas jāpielieto, lai iemantotu neviltota vīrieša mīlestību. Vai gan dzīvot precētas sievietes dzīvi ir viss, ko tu vēlējies un par ko tu reiz sapņoji, ka tā tas būs? Vai tu patiesi jūties lolota, novērtēta un dievināta? Vai tomēr esi pamesta novārtā, neatzīta un nemīlēta? Ja tā, tad vai esi samierinājusies ar šādu stāvokli, domādama, ka nekas labāks nav sasniedzams? Vai arī tu tomēr vēl joprojām tici savam sapnim un turpini meklēt padomus laimīgai laulības dzīvei? Vai tiesa, ka šur un tur tu atrodi pa domu graudam, bet tomēr aizvien vēl paliek neizprotamie melnie caurumi, kur kā šķiet nav risinājuma? Vai ir sajūta, ka esi apmaldījusies tumsas jūrā? Vai ir iespējams, ka esi vēl lielākā neziņā? Tev tikai šķiet, ka esi laimīga, bet patiesībā tāda neesi. Jūsu laulība var šķist laimīga, salīdzinot ar citu cilvēku laulības dzīvi, tomēr jūs nepamanāt, ka ir iespējams kas vairāk. Tev varbūt nav ne jausmas, cik cilvēks varētu būt laimīgs laulības dzīvē, jeb cik viņam vajadzētu būt laimīgam. Tu apmierinies ar drupačām, kuras nokritušas no galda, jo nekad neesi piedalījusies svētku mīlestā. Tu neesi redzējusi brīnumskaistus ziedus, tad arī nezāles var likties gana skaistas esam. Tu samierinies ar elli, jo pat pa spraudziņu nav bijis iespējams ielūkoties paradīzē. Vai arī tu esi viena no tām retajām, kura tomēr ir sasniegusi laimi laulības dzīvē. Bet vai tas ir visu, par ko reiz sapņoji? Vai neizjūti vajadzību pēc vēl bagātākas un pilnīgākas dzīves? Ja tā, tad vai esi tai atvērta? Vai vēlies iegūt jaunus priekšstatus par to, kā veidot patiesi laimīgu laulību, tādu, kurā tu justos ne tikai mīlēta, bet arī lolota? Sievietes laime. Ko nozīmē sievietei būt laimīgai? Ja neesi precējusies, tad vari meklēt laimi darbā un atkarībā no sava temperamenta sasniegt mērķus, risināt problēmas un nodarboties ar savas personības izaugsmi. Ja esi precējusies, tad jāņem vērā papildus lietas – laimīgi un veselīgi bērni, veiksmīgs vīrs, kurš nodrošina tavu ekonomisko pamatu, tevis pašas panākumi laimīgas mājas dzīves veidošanā, kā arī tas, ka jāsakārto sava dzīve tā, lai atliktu laika talantu un interešu izkopšanai. Tomēr pamats ir tava vīra mīlestība. Ja viņš tevi nemīl, tad visa tava dzīve būs kā tukšs gliemežvāks. Atbilde. Pirmais solis uz laimīgu laulības dzīvi ir saprast, ka visur dzīvē valda likumi. Gan dabā, gan mūzikā, gan mākslā, gan zinātnē, un šie likumi ir nemainīgi. Ja dzīvojam saskaņā ar tiem, tad tie rada veselīgu, skaistu un bagātīgu dzīvi. Turpretī šo likumu neievērošana ir bīstama, tā rada postu. Un tieši tikpat nelokām ir cilvēku savstarpējo attiecību likumi. Šie likumi darbojas pat tad, ja tu tos nesaproti. Tu būsi laimīga savā laulības dzīvē, ja šos likumus ievērosi, vai arī būsi nelaimīga, ja neievērosi. Neatkarīgi no tā, vai zini par šo likumu eksistenci vai nē. Rodas daudz pilnīgi nevajadzīgu neizdevušos laulības dzīvju, jo mēs nekā nezinām par laulības attiecību likumiem. Redzam vienu sievieti, kur ir laimīga, cienīta un mīlēta, bet otru nelaimīgu, neievērotu un neapmierinātu. Kādēļ? To izskaidros šī grāmata, jo tā māca likumus, kurus jāpilda sievietei, ja viņa vēlas būt mīlēta, godāta un apbrīnota. Valdzinošā sievišķība. Grāmata Valdzinošā sievišķība iemācīs tev, kā būt laimīgai laulības dzīvē. Pastāv 3 pamatlietas, kas nepieciešamas, lai tu tāda būtu. Pirmais – mīlestība. Laimīgas laulības stūrakmens ir mīlestība, tādēļ tu varēsi iemācīties, kā atmodināt sava vīra mīlestību. Šīs apmācības ir pielietojamas neatkarīgi no vecuma vai situācijas, kādā atrodies. Mīlestība nav paredzēta tikai jauniem vai skaistiem cilvēkiem, bet gan visiem tiem, kuros mīt īpašības, kas spēs mīlestību atmodināt. Ja tavs vīrs tevi nemīl, tad acīm redzot, tu dari kaut ko tādu, kas atvēsina viņa pieķeršanos
vai arī tu esi pazaudējusi to, kas iesākumā bija modinājis viņā mīlestību. Iespējams, ka jūs sākāt savu laulību ar mīlestību, tomēr jūtas ir izgaisušas. Kādēļ? Vai varētu būt, ka esi mainījusies? Pavēro uzmanīgi. Pārsvarā gadījumu vīrietis pēc apprecēšanās pārstāja mīlēt savu sievieti, jo viņa pārstāja darīt tās lietas, kas bija pamodinājušas viņā mīlestību. Kad tu atkal atgūsi sevī to veidolu, kādā likies viņam pievilcīga, mīlestība var tikt iedegta atkal no jauna. Lai iemantotu savu vīru mīlestību, viņam nav nekas ne jādara, ne jāzina. Protams, nav jau tā, ka viņš nekļūdās, vai arī viņam nevajadzētu pie sevis piestrādāt. Tomēr tiklīdz tu uzlabosi savas kļūdas, tu izraisīsi viņā mīlestības pilnas atbildes reakcijas. Visbiežāk šīs atbildes ir tik iespaidīgas, ka tās pārsniedz pašas lielākās mūsu cerības. Māksla, kā pamodināt vīrietī mīlestību, sievietē nav grūti paveicama, jo tā balstās uz viņas dabiskajiem instinktiem. Tomēr augsti attīstītajā mūsdienu vidē daudzi no mūsu dabiskajiem instinktiem ir ierūsējuši, jo mēs tos nepielietojam. Tev vajadzēs atmodināt sevī tās iezīmes, kādas tevī mīt jau no dabas. 2. Pašcieņa. Svarīga lieta laulības dzīvē ir pašcieņa. Vai tavs vīrs kādreiz runā ar tevi asi, pārmērīgi kritizē, izturas par tevi netaisni vai nevērīgi, uzspiež tev kaut ko, vai jebkādā citā veidā slikti izturas pret tevi? Tomēr pats svarīgākais ir nevis tas, ko viņš dara, bet gan kā tu uz to reaģē. Vai tu saraujies plecos, it kā tev būtu iesists ar pletni, vai meklē patvērumu savā iekšējā cietoksnī, vai tu atmaksā viņam ar tikpat cērtošu atbildi? Vai tu mēdz aizsvilties un tava atmaksa ir slikts garastāvoklis? Ja tu reaģēji kādā no šiem veidiem, tad tu pati būsi par iemeslu nevajadzīgām skumjām sevī, kā arī mazinās sava vīra mīlestība pret sevi. Nevienam vīrietim nepatiks slikta oma, bet viņam nepatiks arī sieviete, pa kuru viņš varēs pastaigāties, vai arī tāda, kura ieies savā čaulā un žēlos tur sevi. Viņš vēlēsies drosmīgāku sievieti, tādu, kurā ir apslēpta dzirkstele, sievieti, kur viņš nespēs pārāk ietekmēt. Daudzi vīrieši pat apbrīno sievietes, kuras ir dievināmas, neatkarīgas un izaicinošas, tādas, kuras viņš nevarēs atsēdināt pat ar vispazemojošāko piezīmi. Grāmatā Valdzinošā sievišķība savu ievainoto jūtu vadīšanai tiek ieteiktas bērnišķīgas dusmas, deksme un valšķība. Grāmata jums iemācīs, kā nesāpīgi un bez domstarpībām vadīt vīrieša raupjo iedabu. Vienā mirklī tu vari pārvērst krīzes situāciju par humoru pilnu notikumu, tā ka vīrietim radīsies pēkšņa vēlme smieties. Bērnišķīgas dusmas nevis sabojā dzīvi, bet gan pastiprina mīlestību un maigumu. 3. Vēlmes. Ja tu vēlies būt laimīga savā laulības dzīvē, tad jātiek ievērotām tavām vēlmēm. Ar ko tiek domātas lietas, kas tev kārojas, vietas, kuras tu gribētu apmeklēt, viss, ko tu vēlies darīt, vai arī ko tu gribētu, lai dara tev. Tie nav visi kādi egoistiski untumi, bet gan tavas vēlmes, kuras ir jāciena. Diemžēl tu gadiem esi iztikusi bez šīm lietām, jo nezināji, kā rosināt savu vīru sniegt tev šīs lietas. Sekas ir viņa jūtu samazināšanās attiecībā pret tevi. Mēs mīlam tos, kam mēs kalpojam. Ja tavs vīrs nemēdz nekā darīt priekš tevis ārpus saviem ierastajiem pienākumiem, iespējams viņš zaudē mīlestību pret tevi. Grāmata Valdzinošā sievišķība tev iemācīs, kā iegūt lietas, kuras tev nepieciešamas un kuru cienīga tu esi, neradot materiālas nērtības. Tavs vīrs vēlēsies darīt priekš tevis visdažādākās lietas, un tieši tādēļ mīlēs tevi vēl vairāk. Lai gan šīs apmācības mērķis ir attiecību veidošana ar vīru, tomēr šie principi ir pielietojami arī veidojot attiecības ar jebkuru vīrieti – tēvu, brāli, dēlu, skolotāju, skolnieku, kolēģi. Tomēr uzmanies un neizmanto šo pieredzi, lai iegūtu precēta vīrieša mīlestību. Tad tu būsi vainojami ļaunā grēkā un tiks sagrautas kā citas sievietes attiecības, tā arī jūsu. Kas attiecas uz attiecībām ārpus savas laulības, tad pielieto šo visu vienīgi, lai novērstu domstarpības un lai veidotos savstarpēja saskaņa un uzticība. Šī apmācība palīdz arī vientuļajām mātēm, kurām ir ģimene, kur nav tēva. Viņas saviem bērniem var kļūt par sievišķības paraugu, no kā mācīties, un kas ir vienlīdz svarīgi kā zēniem, lai attīstītu vīrišķību, tā arī meitenēm, lai attīstītu sievišķību.
Mātei ir jāmāca zēniem arī vīrišķība, nodrošinot viņus ar kāda vīrieša paraugu, savu tēvu, brāli vai jebkuru citu vīrieti. Šajās lapusēs tu iemācīsies tos principus, kuriem ir jāseko, lai tu kļūtu laimīga, mīlēta un lolota. Šajā apmācībā ir runa par ideālu sievieti no vīrieša skatu punkta, par tāda veida sievieti, kura atmodinās vīriešu visdziļākās mīlestības jūtas. Laimīgas laulības iespēja ir rokas stiepienā no tevis. Tu to vari panākt neatkarīgi no tā, cik šajā visā piedalīsies vai nepiedalīsies tavs vīrs. Tātad tieši tu turi rokās atslēgu, kas atslēgs durvis uz tevis pašas laimi. Visu šo veicot, tu nezaudē ne kripatas no savas cieņas, ietekmes spējām vai brīvības. Tieši pretēji, tu to visu iegūsi. Un tikai tad tu sāksi dzīvot jēgpilnu dzīvi šajā pasaulē. Sievietes loma, ja to pareizi īsteno, sniedz piepildījumu, tā ir valdzinoša un dēku pilna. Tev nekad nebūs garlaicīgi. Praktizēšanās sievišķības mākslā sniedz lielu prieku, tā nes bagātīgas balvas, sagādā nebeidzamus pārsteigumus un bezgalīgu laimi. Daudzu gadu pieredze apmācot tūkstošiem sieviešu ir pierādījusi, ka tas viss, ko rakstu, ir patiesība. Ko šī grāmata tev var dot? Tā tev iemācīs, kas ir ideāla sieviete no vīrieša skatu punkta, kas vīrietim sievietēs šķiet valdzinošs, kā atmodināt vīriešu visdziļākās mīlestības un maiguma jūtas, kā saprast vīrieti, viņa vajadzības, temperamentu un raksturīpašības, kā attiekties pret vīrieti, kad viņš jūtas nomākts, lai celtu viņa pašpaļāvību un cieņu pašam pret sevi, kā izraisīt vīrietī vēlmi, aizstāt un nodrošināt sievieti, ziedot sevi sievietē, kā iegūt tās lietas, kurām tavā dzīvē ir liela vērtība, lietas, kuras ir paredzētas tieši tev, kā izcelt vislabāko savā vīrā bez uzspiešanas un pierunāšanas, sievietes loma un laime, kas nāk līdz ar šīs lomas piepildījumu, vīrieša loma un cieņa, kas pienākas sakarā ar šo dievišķo aicinājumu, kā rīkoties, ja vīrietis pret tevi ir nevērīgs, negodīgs vai nolaidīgs, kā būt pievilcīgai, pat dievināmai, ja esi dusmīga, kā laulībā uzturēt atvērtu savstarpējo sarunu telpu tā, lai tajā vienmēr valdītu labas sajūtas, kā laulības dzīvē sniegt sev patiesu laimi, tāpat laikā vīra laimi nospraužot kā galamērķi. Lūdzu atceries, šai grāmatā parādīsies daudz veiksmes stāstu. Tie visi ir patiesi un ir nākuši pie grāmatas autors vēstuļu vai savstarpēju sarunu ceļā no cilvēkiem, kuri paši tos piedzīvojuši. Arī piemēri un apraksti ir ņemti no tiešās pieredzes, izņemot klasisko literatūru.